Sākam Ādažu novada pašvaldības domes ārkārtas sēdi. Darba kārtība ir izsludināta, darba kārtība nav jāapstiprina. 21. augustā 8:30 un sēde mums notiek attālināti, tā arī ir izsludināta Zoom formātā. Un darba kārtībā mums ir viens jautājums par nolikumu atklāt konkursu nolikums Centrālās pārvaldes izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amata pretendentu atlasē projektu. Un steidzamības pamatojums ārkārtas sēdē, jo pašvaldības centrālās pārvaldes izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja Aija Kalvāna pārtrauc darba tiesiskās attiecības ar šī gada jau 11. septembri. Tas ir ļoti steidzīga ziņa priekš mums. Un sekas, kas var iestāties, ja jautājums netiks risināts steidzami, vienkārši pašvaldības centrālās pārvaldes izglītības un jaunatnes nodaļas darbs nebūs nodrošināts pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas ar mazāku pārtrauktību, tāpēc nepieciešamība ir apstiprināt nolikumu atklātam konkursam. Dodu vārdu Lailai Raiskumai. Labrīt! Tad mēs esam sagatavojuši nolikumu atklāt konkursu nolikums Centrālās pārvaldes izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amata pretendenta atlasē, kas ir sagatavots pamatojoties uz ministra kabineta 196 noteikumiem, kārtību un vērtēšanas nosacījumu valstu un pašvaldību izglītības iestāžu un izglītības pārvalžu vadītāja amata pretendenta atlasē. Tā kā nodaļa pielīdzinās pašvaldības izglītības pārvaldēm, tad nolikums ir jāapstiprina domē, kā arī tā minimālais laiks izsludināšanai ir 20 dienas. Tāpēc arī ir nepieciešams šodien izskatīt un apstiprināt. Un šis nolikums paredz kārtību, kādā mēs varam izvēlēties visatbilstāšāko amata pretendentu. Un līdz ar to ir noteikts, ka komisijā būs 5 cilvēki, ir izveidota kritēriji, kuri ir pielikumos salikt, ir skaidri un gaiši pateikt, kādiem jābūt dokumentiem, kas saturēs pieteikumu, un kurus mēs izskatīsim, un tie dokumenti, kas neatbildīs, tos pieteikumus mēs neizskatīsim. Un tāpat tās ir galvenās prasības pretendentiem amata veikšanai. Būtībā tas būtu viss, jo pārlasīt nolikumu nebūtu saprātīgi. To visi varēja izlasīt. Jā, paldies. Izsludinot darba kārtību bija pievienoti darba materiāli. Lūdzu deputāti jautājumi par prasībām, par kārtību. Būtu ļoti svarīgi uzsākt šo atklāto konkursu, kā jau Laila Raiskuma minēja. Tas minimālais laika posms ir ļoti garš pret to, kad jau darbinieks pārstāja darba attiecības. Lūdzu, Gatis Miglāns. Jā, labrīt visiem. Man jautājums par komisiju, kad mēs apstiprināsim to? Komisijas sastāvs projektā ir sagatavots un tiks prezentēts domē. Jā, ņemot vērā, ka komisija nav varbūt tik vitāla jau uz izsludināšanas brīdi, tad saskaņošana ar darbiniekiem un komisijas locekļiem notiks līdz domas sēdē kārtējai, un kārtējā domas sēdē apstiprināsim arī šo. Paldies par jautājumu. Lūdzu, deputāti, vēl jautājumi? Leja jautājums. Jānis Leja, lūdzu ieslēgt video. Nevar ieslēgt kameru, nesanāks man ieslēgt kameru, neiešķiram telefonam kameru. Jautājums ir, cik es saprotu, arī vietniece ir uzrakstījusi atlūgumu, ar tā ir taisnība vai nav taisnība? Nē, Laila Raiskuma. Jā, kvalitātes satura un izglītības speciālists, jā, izveids darba attiecības, bet Juta Valdman bija tikai uz noteiktu laiku, kamēr Ligita Anspoka ir bērnu kopšanas atvaļinājumā. Uz šo amatu mēs izsludināsim vakanci, kuru tad attiecīgi izskatīsim vienkārši parastajā ceļā. Mums nav jāapstiprina domē, bet tas nav amats, kas iztrūks, tas ir amats uz noteiktu laiku šī brīdī. Nu, bet amats tā amats, Es saprotu visu to, bet fakts kā tāds, ka jebkurā gadījumā viņa aizgāja. Vietniece arī iet projām, pareizi?
Jā, bet mēs izsludinam atlasu uz šo amatu. Uz Viss noteiktu skaidrs. laiku, jo mums ir tikai viens gads. Viss. Jā. Nē, man nevajag viens. Paldies par jautājumu. Lūdzu, vēl deputāti. Man vēl ir Jānis. īs. Vakar es domāju, ka Kalvāns kundze ļoti dusmīga bija par to, kad es viņai pateicu savas domas, kāpēc ka viņai ir jāiet savs ceļš. Mums taču ir, par ko viņas par apvainojās. Reku bija Arta Deniņa, bija atradusi reitingus, vispār tur ir katastrofa. Ādažu novaca katastrofa. Izglītībā, par ko mēs vispārībā čīkstam, par ko viņi par ko čīkst. Es saprastu, ka mums būtu pirmais 15, 20, kaut vai 30. Mēs esam priekš pēdējā vietā. Par ko mēs runājam? Paldies! Jā, atkal aicināšu jūsu šos pieņēmumus tomēr pie sevis paturēt. Kādi jau nav pieņēmumi, tas bija tā bija statistika Atgriežamies pie tīrākā. darba kārtības. Arta Deniņa pat nav atradusi laiku painformēt, ka nepiedalīsies sēdē. Mēs esam 14 no 15 deputātiem. Ja jautājumu vairāk nav, kvorums mums ir, sēdes translācija tiek nodrošināta un tiks ievietota mājaslapā. Tā kā cienītie deputāti, ja tā nepamanīja, ir vēl kāda pacelta roka, ne? Tad, ja vairāk jautājumu nav, uzsāksim lūdzu balsojumu sistēmā Namēs par nolikumu atklātu konkursu nolikums centrālās pārvaldes izglītības un jaunatnes nodaļas vadītāja amata pretendenta atlases projektu. Lūdzu balsot. Paldies, 14 par, vienbalsīgi. Nolikums ir apstiprināts, lēmums ir pieņemts, slēdzu balsošanu. Sirsnīgs paldies visiem, kas rada iespējami piedalījās šodienas sēdē ārkārtas apstākļos, ārkārtas izsludinātajā laikā. Paldies, sēdi slēdzu, tiekamies Neģu svētkos.